lēni nākošais pavasaris ir īstais brīdis, lai mazliet ar varbūt zināmu nevērību attiektos pret rūpīgi pārdomātu koncepciju, bet te pašā laikā paļautos uz uzticamu sabiedroto lielisku muziku, ko Sinfonietta Rīga piedāvās savā sezonas noslēguma koncertā 21. maijā Latvijas Universitātes lielajā aulā. Baha vārds, protams, neprasa šodien nekādus komentārus. Viņa kuplā ģimene ir muzikālās vērtības, kas dzīvo cauri gadsimtiem. Un arī šajā programmā Bahas tēvs Johans Sebastians un Bahas dēls Karls Filips Emanuels papildinās mūsu brīnišķīgo sajūtu klāstu ceļā no izcilā polifoniskā baroka līdz klasicismu sākumiem. Johana Sebastiana uvertīrē mažorā ir viens no skaņdarbiem, kas ir uzrakstīti ar apbrīnojamu, pāri malām pludojošu labestību, enerģiju, gaišumu, sirsnību, atvērtību. Skaņdarbs, kas aizrauj no pirmajām taktīm un satver mūsu sirdi kaut kādā sevišķā lielisku pārdzīvojumu gammā. Karla Filipa Emanuela simfonija ir patiesībā savā ziņā daudz dramatiskāks darbs. Šis vētru un ziņu laikmets, kurā ir tapis šis opus, protams, ir uzlīdz savu filozofisko tvērienu un jēgu šim skaņdarbam. Mani pārsteidz un sajūsmina Baha dēla ekspresija, ugunīgums, individualitāte, orķestra rakstības perfekcija. Sinfonietta Rīgas sezonas noslēgums nebūtu pilnā krāšņumā, ja netiktu pārstāvēti mūsdienu muzikas labākie dižgari. Mēs nepārāk daudz esam pieskārušies Luciano Berio Dairadei, jo patiesībā sakot, viņa darbi ir vai nu kameru mūzika lielākā daļa, vai arī lielam orķestrim veltīta opus. Taču darbs ir Riquāez, ko Berio veltījis savai sievai, viņas piemiņai, ir neticami smalks un vienreizēji meistarīgi sacerēts opus. Atver šo darbu partitūru, tā ir neizsakām bauda no tā redzēt, jau vienkārši šis skaņdarbs ir uzrakstīts ar kādu smalkumu, attieksmi pret detaļu un to neparasto iespaidu atstāja šis skaņdarbs. John Adamsa vioļu koncerts man zināmā mērā asociējas ar baroka mūzikas afektiem. Arī šajā darbā ir tādi fiksēti dvēseles stāvokļi no miera, no vienkārša plūduma līdz 21. gadsimta pulsam, enerģijai. Protams, šeit ir pilnīgi virtuoza un apbrīnojama uzrakstīta violas solo partija, kas, jāteic godīgi, ne katram solistam ir pa kaulam. Taču Aleksandrs Sitkoveckis ir mūsu uzticams sabiedrotais, uz viņu var paļauties, un viņš tika aicināts, lai publikai un mums kopā būtu patīkami brīži mūsu sezonas noslēguma vakarā.